Maskavas mūzikas koledžu. Pašlaik studē Latvijas universitātē. Viņu vaļasprieki ir ceļošana un dažādas sporta aktivitātes. Mīļākā krāsa pelēka, bet mīļākais ēdiens – Kellogg's Max. No dzīvniekiem visvairāk patīk zirgi. Nozīmīgākais notikums tuvākajā nākotnē ir kompaktdisku iznākšana un piedalīšanās LNT dziesmu konkursā. Novēlējums jums visiem Juniors TV skatītājiem – mācieties angļu valodu. Un tā šoreiz mūsu viesis ir Lauris Rēniks, un jautājums uzdos Rīgas Domkora skolas audzēkņi. Sveiks, Lauri! Sveiks! Un lūk arī pirmais jautājums. Mani sauc Artis Pētersons, un mans jautājums Laurim ir, vai viņš nenožēlo, ka viņam gāja secen Eirovīzijas vadīšanu. Es nenožēloju, ka es nevadīju šo konkursu, jo tagad es dabūju iziet cauri lielam konkursam, lai pats piedalītos, jo bija jāiesniedz dziesma, un tā dziesma tika vērtēta, un man personīgi bija lielāks gandarījums par to, ka mana dziesma tika tajā finālā iekšā, un galu beigās dabūju arī otro vietu, tā kā es domāju, ka nebūtu pamats man tagad sērot, kad es nevadīju. Kā domāt, arī nākamajā gadā varētu Eirovīzijas konkursā kā dziedātājs piedalīties? Es nezinu, man jau prasīja, vai mēs atkal nākamā gada ar Lindu dziedāsim kopā, vai mēs katrs pa vienam. Es nezinu, kā Lindai, jo Lindai ļoti īpaši attieksmi vispār izvēloties, kur viņi dziedās un kad viņi dziedās. Bet es domāju, ka varētu būt, ka es nākamā gada varētu mēģināt arī, teiksim, viens pats. Man sauc Mikls, un mans jautājums Laurim ir šāds. Tā kā tu nāc no Tērvetes, un Tērvetes simbols ir sprīdītis, kāds tev kopīgas īpašības ar sprīdīti? Jā, tiešām man dzimtā pusē ir Tērvete, lai gan es jau 2 gadus Rīgā dzīvoju, bet sprīdīti, nu jā, mēs ceļojam. Sprīdītis bija liels ceļotājs, un es arī esmu liels ceļotājs, es esmu izceļojis tuvākas un tālākas zemes, un nebanu laimi meklējot, bet, nu, darījis visādas lietas. Un kā ir ar to izturību, sīkstumu, drosmi? Jā, izturību. Es domāju, ka par izturību es nevarētu sūdzēties, jo, ja es esmu kaut kādu savu mērķi nospraudis, tad es iešu uz to mērķi, kamēr es viņu sasniegšu. Sprīdītis laikam to arī izdarīja, ja es nemaldos. Kaut gan, ko tas Sprīdītis tur purvām viņš tur kaut ko meklēja. Naudiņu gāja meklēt, un tas bija vīriņš par dimantoliņu. Jā. Sirds tīri kā dimantoliņu. Naudiņas purvā neiešu meklēt, bet jā, mums ir Sprīdīti kopīgs tātad ir, ka mēs meklētāju gars mūsos mīt, un ceļotāju gars, un izturīgums. Sīkstums. Mans vārds ir Rudolfs, un mans jautājums Laurim ir, vai tu nodarbojies ar sportu? Jā. Pamatskolas laikā es biju ļoti aktīvs vieglatlētis. Jā. Es biju sprinters. Man nepatīk skriet garās distances, kaut gan tās saskrēju, bet es biju uz 60 metriem un 100 metriem, un es vienmēr biju skolas izlasē, un tur biju arī bijis čempions savulaik, tieši 60 metros. Bet tagad es vairāk, teiksim, ik pa brīdim kaut ko pacilāju, un tagad mēs pavisam drīz, faktiski jau šonadēļ sākam abi divi ar Lindu apmeklēt trenažieru zāli